Ilgadējai Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājai Ivetai Šulcei rudenī beigsies pilnvaru termiņš. Tāpēc 10. augustā Eiropas Savienības mājā pulcējās viņas kolēģi, draugi un sadarbības partneri, lai viņus veiktu jaunu ceļu sākumā un pateiktos par līdzšinējo sadarbību. Šodien man ir ļoti īpaša diena un jūtos izcili, kāpēc labi padarīt darba. Un tam apliecinājums ir daudzie mūsu partneri, kas šodien ir atnākuši šajā dienā, neskatoties uz visiem atvaļinājumiem, neskatoties uz lielajiem lietiem. Ir gandarījums par 5 gadiem, kas ir nostrādāti Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāja amatā. Gandarījums par paveikto, ka, piemēram, ir aizsāktas politikas sarunas ar nevalstiskām organizācijām, akadēmisko vidi, un mēs piedāvājam taiskaitā Latvijas valdībai labākas politikas rekomendācijas. Man ir gandarījums, ka šajos gados cilvēki atpazīst un cilvēki principā ir novērtējuši jaunu zīmolu kā Eiropas māja, kur mēs esam šodien. Cilvēki, nevalstiskās organizācijas, kultūras mīlētāji var atnākt un baudīt saturīgu mirkli. Tāpat, manuprāt, mums ir izdevies iekustināt lietas, kas ir saruna par Eiropas lietām cilvēkam saprotamā valodā gan Rīgā, gan reģionos. Tas mūsu sarunas par Eiropu pie kafijas tases. Kādi jums nākotnes plāni? Darba piedāvājumi ir vairāki, visi ar skatu tālāk un ar milzīgām iespējām izmantot iegūto pieredzi. Bet labāk, ja var salīdzināt, es esmu tādās krustcelēs, lai varētu pieņemt lēmumu. Man jāsaka šodien arī liels paldies manai profesionālajai komandai, ar kur 5 gadu laikā mēs esam varējuši mainīt lietas, kas attiecās uz Eiropas Savienības politikas, komunikāciju, uz dialogu ar sabiedrību, ar valdību, piemēram, partnerība, visā, ko mēs darām. Un noteikti manai komandai pienākās puse novērtējumu, ko es šodien saņēmu no ļoti daudziem partneriem. Ja mēs paskatāmies uz to, kā pēdējos 5 gados ir mainījusies Latvijas iedzīvotāju attieksme pret Eiropas Savienību, tad redzam, ka, protams, ir bijuši gan augšupēji, gan lejupslīde, jo šo attieksmi vienmēr ietekmē ekonomiskā situācija valstī. Taču viena lieta ir mainījusies ievērojami un uz neatgriešanos. Un tā ir Eiropas komisijas pārstāvniecības atpazīstamība un Eiropas komisijas pārstāvniecības respekts. Un tas, manuprāt, pirmkārt un galvenokārt ir tieši Ivetas Šulces, viņas entuziasma, viņas profesionalitātes, viņas fantastisko līdera dotību rezultāts. Viņa nav vienkārši vadītājs, viņa ir vadonis. Atšķirība, protams, ir tāda, ka vadonis nebaidās no spēcīgiem kolēģiem, bet gluži pretēji iedvesmo visu savu komandu augt kopā ar viņu. Tas ir bijis prasīgs, bet arī gandarījums nesošs laiks. Tieši uz Ivetas Šulces pilnvaru termiņa beigām izdevniecība Lauka avīze arī laidus klejā viņas grāmatu Tepat Eiropā, kurā apkopots Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs pārdomas un esejas par Eiropas tēmām, kas vairāk gadu garumā tikušas publicētas Latvijas avīzes ielikumā Tepat Eiropā.